Veikalojot. Šodien apskatīsim to, kā no sistēmas rēķina vai kāda cita ieraksta izdruku nosūtīt savam klientam, darbiniekam vai kādam citam saņēmējam automātiski no sistēmas. Lai atļautu Moneo veikt šādu darbību, vispirms galvenajos iestatījumos pārbaudi, vai tev ir aizpildīti SMTP parametri, kur attiecīgi ievieto uzņēmuma kodu, jeb nosaukumu. Šajā gadījumā, tā kā man datubāze sauc video datubāze SIA, tad e-pasts man būs video datubāze @mail.moneo.lv. Ievietot šo vērtību, atceries, ka e-pasts nesatur garumzīmes, nesatur lielos burtus. Tāpēc šeit uzņēmuma koda vērtībā šīs vērtības arī nenorāda. Attiecīgi laukā pārsūtīt uz e-pastu, norādi e-pastu, uz kuru atbildes gadījumā tiks nosūtīta šī atbilde. Tad atbildi uz @mail.moneo.lv tu nekad nevarēsi saņemt, jo tāds e-pasts tā līdz galam īsti neeksistē. Bet šajā gadījumā tad atbildot uz tevis nosūtītu vēstuli no šāda e-pasta, jānorāda e-pastu, uz kuru tad atnāks atbilde. Un attiecīgi, ja izmantosim Moneo uzturēto SMTP serveri un e-pasts, no kura tu vēlies nosūtīt, būs video datubāze @mail.moneo.lv un atbildes gadījumā mēs vēstuli pārsūtīsim uz videodb@gmail.com, tad varam spiest saglabāt un attiecīgi tiks aizpildīts sūtītā e-pasta teksts. Šajā gadījumā tad ir izveidots veiksmīgs saslēgums šai datubāzei ar Moneo uzturēto SMTP serveri. Ja vēlies izmantot savu pašu e-pastu, tad izmanto otro zīmi, izmantot savu SMTP serveri, kur tad aizpildi informāciju par SMT serveri, portu, caur kādu šo darbību veikt, lietotāju vārdu un paroli, sūtītāju e-pastu un attiecīgi administratoru e-pastu gadījumiem, ja sistēma kaut kādu darbību dēļ vēlās nosūtīt tev e-pastu atpakaļ. Un izvēlēs šo te autentifikācijas veidu. Ja nevēlies izmantot savu SMTP serveri, bet vēlies izmantot Moneo uzturēto, tad atzīmēt trešo bumbulīti.